Es vienkārši gribēju nosaukt šobrīd vienu skaitli, tas ir 1275. Un kas šis ir pa skaitli? Tas ir skaitlis, ko viena starptautiskā organizācija, kas rūpējās par žurnālistu aizsardzību, ir apkopojusi. Tas ir cilvēku žurnālistu skaits, kas ir nogalināti kopš 92. gada vispār pasaulē, tieši veicot savus profesionālos pienākumus. Vairāk nekā 1000 cilvēku. Apmēram 800 no tiem ir pilnīgi skaidri apstiprināti motivācija. Tas ir saistīts ar viņu darbu. Par pārējiem it kā tās ir ziņas nav līdz galam pārbaudīts, bet tie ir žurnālisti, kas ir nogalināti. Tāpat, teiksim, Krievijā vairāk kā 70 cilvēki, 4 cilvēki no viena laikraksta, no Novaja Gazeta, šogad jau ir nogalināti ap 30 žurnālistiem. Tā, ka tas ir asiņaini un tas ir skarbi. Un pagājušā gada noslēdzot, kaut 145 žurnālisti visā pasaulē sēdēja cietumā par to, ko viņi dara, pamatā par apvainot pretvalstiskā darbībā. Šis ir tā kā ļoti skarbs nogalināt cilvēku, un tas ir ļoti skarbs veids, kā apturēt patiesības noskaidrošanu. Un tas nav mūsu ikdiena. Teiksim, Latvijā profesionālo darbību veicot ir nogalināts viens žurnālists. Tas ir Kurzemes vārdu žurnālists Matīs Gundars, kurš pētīja nelegālu alkohola apriti. Tas ir vienīgais gadījums šeit Latvijā, tā ka tas ir ārkārtas situācija. Bet šodien es gribēju parunāt par tādiem kā satiksmes noteikumiem vai principiem vai 3 vaļiem, kas, manuprāt, ir vissvarīgākie žurnālistikā, lai žurnālists varētu kaut cik droši iet uz priekšu un savu darbu darīt. Jo, tas, es domāju, ir, varbūt tas tā salīdzināšu, teiksim, žurnālists varbūt ir tāds liela sabiedriskā autobusa šoferis, kur īstenībā ne tikai mūsu pašu dzīvība un drošība ir atkarīga, bet tādā lielākā mērā arī to pārējo cilvēku, kas patērē to informāciju. Un tad ir svarīgi nosacījumi, lai tie pārējie pasažieri zinātu, ka tas šofers ir skaidrā un ka viņš ir uzticams, un ka viņš zina, kur viņš brauc un ievēro noteikumus, un ka tur nav avārija. Un man šķiet, ka tie principi ir, sākšu ar tādu vispārīgu, tādu fundamentālu. Lai mēdījis varētu strādāt, viņam ir jābūt neatkarīgai redakcijai. Skan it kā ļoti vienkārši, bet ja mēs paskatītos šobrīd uz Latvijas mēdīju vidi, tad es domāju, ka neatkarīgu redakciju Latvijā ir ļoti maz. Ļoti maz. Par maz. Un iemesls ir tas, ka mums ir ļoti daudz ietekmīgu mēdīju, par kuru īpašniekiem vai par kuru, teiksim, pāraugiem ir droši zināms par to, ka viņiem ir kāds politisks un ekonomikas intereses, vai arī nav zināms, kas ir šie īstie īpašnieki. Un es domāju, ka tas ir vienkārši ļoti fundamentāls jautājums par to, kā sabiedrība, kas brauc tajā sabiedriskajā lielajā autobusā, varbūt droši, kā interesēs tas šofers tur sēž priekšā, par ko viņš domā. Un mums Latvijā varbūt, es domāju, tas ir viens no iemesliem, kāpēc žurnālistika kopumā nav tik spēcīga Latvijā, kā viņi varētu būt. Ir tieši tas, ka mums nav mēdīji, visi mēdīji, kā normāli biznesa projekti, kuriem ir nepieciešams, ja tu esi komercstruktūra, tad tev ir jānopelna nauda, un tas ir vienīgais veids, kā tu vari būt neatkarīgs. Un tu nopelni naudu, veidojot saturu, kas cilvēkiem interesē, par ko viņi ir gatavi maksāt tālāk, pārdodot to auditoriju reklāmdevējiem, nevis publicējot kādus apmaksātus rakstus vai saņemot dotācijas no saviem maizes tēviem. Tas pats attiecās, domāju, tā problēma arī uz sabiedriskajiem mēdījiem, kur tā kā nav šī peļņas funkcija, kur tev ir jānopelna tā savu iztikšanu, bet tur mēs pastāvīgi redzam, kā sabiedriskie mēdīji tiek vājināti ar šo naudas svīru. Situācija, kur Latvijas radio var gadrīz bankrotēt, ir vienkārši absurdi.
Un arī politiķi pastāvīgi cenšas izmantot katru izdevību, lai arī to saturu censtos ietekmēt. Un te man ir viens jautājums, ko es gribēju jums uzdot vienu situāciju izstāstīt. Vienkārši, lai mēs iedziļinātos šajā lietā, jo te viss tā skratīšanas ar tagad notiek, un man liekas, ka ir vērts par to parunāt. Pastāstīšu gadījumu no Ziemeļīrijas. Tas ir pasens gadījums 99. gadā. Viens tāds jauns žurnālists devās uz cietumu tie cilvēki, kas bija notiesāts par aplaupīšanu, bruņotu laupīšanu. Un bija skaidrs, ka tas cilvēks grib atzīties vēl kādā noziegumā. Un tas žurnālists piekrita sarunai un apsolīja, ka viņš noteikti ievēros šo avotu, aizsargās to avotu konfidencialitāti. Šī saruna notika. Izrādījās, ka tas cilvēks, tas notiesātais par laupīšanu notiesātais cilvēks, ir nogalinājis cilvēku. Viņš atzinās, viņš izstāstīja žurnālistam, ka viņš ir nogalinājis taksistu. Un tas žurnālists atgriezās redakcijā un uzrakstīja rakstu par šo noziegumu. Vienkārši, ka ir šī neatklāta slepkavība, taksists nogalināts un uzrakstīja visu par to, kā tas notika. Nākamajā brīdī, protams, tas raksts tika nopublicēts, nākamajā brīdī pie viņa ieradās tiesības sargi un pieprasīja visu informāciju, kas viņam ir par šo lietu, iesniegt policijai. Ierakstus, piezīmes, visu, ko viņš zina, un ierasties liecināt par to. Šī ir situācija. Žurnālists ir uzrakstījis rakstu, viņš zina, kas ir slepkava. Viņam policija prasa to atklāt. Spēcīgas mēdīju organizācijas principā visu savu naudu, gandrīz visu savu naudu, saņēma no reklāmas dotācijām. Tas ir sabrucis. Drukātie mēdīji, kas, teiksim, 80–90% apgrozījumu iegūst no reklāmas naudas un spēja tādējādi finansēt ļoti dārgu un ļoti kvalitatīvu žurnālistiku. Tas ir čau. Un īstenībā tā ir vislielākā lieta, par ko šobrīd mēdīju pasaulē cilvēki uztraucās. Jums arī vajadzētu par to uztraukties kā lasītājiem, tāpēc, ka jautājums, kas nav atbildēts, ir, kas to finansē? Kas finansēs šo kvalitatīvo žurnālistiku, ja sabiedrībai liksies, ka tā tomēr ir vajadzīga? Teiksim, Amerikā tur daudz dažādu atbilžu tagad tiek meklēts, visādi fondi tiek veidoti. Tur jau, protams, arī ir citas klasika ziedojumi un tradīcijas, un ir universitātes ļoti spēcīgi pētniecības centri, kas var veidot pētniecību žurnālistisko. Latvijā tā visa nav, tāpēc tas viss ir ļoti šķīdri. Un iemesls, kāpēc par to ir īpaši jāuztraucās, jo atšķirībā no laikiem, kad tur presi nevis nomaina, bet ienāk jauns spēlētājs mēdīju tirgu, rādio. Tad ienāk jauns spēlētājs televīzija. Tas ir cita situācija nekā tagad, kad mums ir šis internets ienācis. Kur ir atšķirība? Tajā, ka agrāk šajā mēdīju tirgu notika reklāmas naudas pārdala, bet tās joprojām visas bija mēdīju organizācijas. Saprotiet? Tas ir radio, presi nodarbojās ar žurnālistiku, radio nodarbojās ar žurnālistiku, televīzija nodarbojās ar žurnālistiku. Tas joprojām ir organizācijas, kas finansē satura veidošanu. Turpretī tagad ar internetu ir tā, ka jūs paskatāties globāli uz skaitļiem ieņēmumu, tad viss lielākā reklāmas ieņēmuma nauda internetā iet ārā no mēdīju nozares. Viņa tiek atņemta mēdīju nozarei. Tas, kas kādreiz finansēja satura veidošanu, tas vienkārši vairs nav pieejams. Lielie meklētāji, kuriem vispār nav nekāda sakara ar satura ražošanu, ir tie, kas iegūst šo naudu. Tā ir fundamentāla izmaiņa. Kā tas atrisināsies? Es neņemos prognozēt. Es esmu optimists, es domāju, ka kaut kā jau atrisināsies. Bet tāds sajukums ir. Bet vienlaikus es gribu teikt, ka nevajag nekad nokārt rokas. Mēs vakardien preses tirgotāju asociācijas, tā nav asociācija, tas tā kā, tas bija preses servis Narvesen, tur tajos, viņi tā savu gadu rezultāts. Mēs žurnāls dabījām labāko rezultātu, pēc pārdošanas skaitļiem, vislabākā, visveiksmīgākā 2010. gada debija.
preses tirgū.